Labdien visiem izturīgākajiem, kā jau Valdis teica, esmu Inga Skuja un iepazīstināšu jūs ar Exodus integrētās komunikācijas pieredzi, palīdzot mūsu klientam IKI risināt problēmu jautājumu ar Mārupas pašvaldību. Ievadā pavisam īsi izstāstīšu par situācijas būtību. Pagājušā gada vasarā mūsu klients IKI iegādājās komercobjekta zemi Mārupē, lai attīstītu jaunu veikalu būvniecību. Tika saņemtas visas nepieciešamās atļaujas no pašvaldības, bet pēc tam drīz vien, kad objekta celtniecība jau tika uzsākta, tas bija aptuveni 3 mēnešus pēc tam, mēs saņēmām pirmos signālus, ka visticamāk šo te būvniecību nāksies pārtraukt, un tam par iemeslu bija Mārupas pašvaldības paziņojums, ka nākšoties veikt atkārtoti publisko apspriešanu. Un kas ir svarīgi šajā momentā, ka tika atklātas kādas kļūdas šajā visā procedūrā vēl laikā, ka par šīs zemes īpašnieku nebija kļuvis IKI. Un līdz ar to IKI nonāca šādā visai pretrunīgā situācijā, ka paši domnieki negaidīti anulēja atļauju, ko bija paši pirms tam izsnieguši. Līdz ar to mūsu galvenais mērķis bija maksimāli ātri atjaunot šī te objekta celtniecību, jo nav noslēpums, ka jebkura ilgāka kavēšanās liktu šim te klientam stāvēt dīkstāvē un arī nestu visai lielus zaudējumus. Un par galvenajiem uzdevumiem, ko mēs šajā laikā izvirzījām, bija sniegt visu vajadzīgo informāciju Mārupas pašvaldībā, jo, protams, sapratām, ka varbūt arī ne visiem deputātiem ir nonākusi tā vajadzīgā informācija, bet varbūt netik daudz pašiem deputātiem, kā izpētot situāciju noskaņojumu pašvaldībā, apzinājāmies, ka pašiem iedzīvotājiem faktiski nav vajadzīgie dati un informācija, ko tad IKI grasās celt un kāda būtu viņu ieguvumi. Jo, es domāju, arī daudziem nav noslēpums, ka tajā brīdī, kad notiek kādas sabiedriskās apspriešanas, ne visi mēs atrodam laiku vai teiksim, ir iespēja aiziet paust savu viedokli. Līdz ar to šie divi visu laiku bija mūsu galvenie uzdevumi. Lielākie izaicinājumi, kas arī visu šo te krīzes situāciju risināšanu padarīja arī interesantāku, bija, es viņu tā mēģināju korekti nosaukt, saukšu viņu par organizēto opozīciju, kas ļoti meistarīgi šo brīdi jau sāk izmantot tuvojošajām pašvaldību vēlēšanām un iesāk ne tikai tādu ļoti rafinētu jau reklāmas kampaņu gatavojoties šī gada pašvaldību vēlēšanām, bet arī sāka izplatīt visai tendenciozas, arī ne īpaši precīzu un akurātu informāciju par IKI. Un tajā brīdī, kad mēs to atklājām, bija skaidrs, ja mēs sēdēsim rokas klēpī salikuši, tad noteikti būs tikai viens patiesais viedoklis tieši šīs te opozīcijas, ka viss ir slikti, mums tas nav vajadzīgs, un IKI argumenti visticamāk paliks nesaklausīti. Protams, mēs to negribējām pieļaut, līdz ar to mūsu stratēģija bija apzinoties to, ko varam teikt, nākt ar, teiksim, atvērtu sirdi un stāstīt tos svarīgākos punktus, ko mēs varam pateikt mārupiešiem. Hei, jums būs 2 miljoni investīcijas pašvaldībai, kas arī tajā brīdī jau, nebija, protams, maz un joprojām. Tas ir ļoti svarīgi. Otra lieta ir tā, ka mēs varējām garantēt 70 jaunas darba vietas un ticiet vai nē, pašā Mārupē, lai gan tas pēdējo laikā ir ļoti strauji attīstījies reģions, joprojām nav tāda elementāra pakalpojuma kā bankomāts vai ķīmiskā tīrītava turpat uz vietas. Tātad tie bija tie ieguvumi, ko mēs secinājām, ko vajag akcentēt. Kā mēs sākām komunikāciju pēc šīs te noskaņojuma izpētes, protams, tā bija pirmā informatīvā avīze, kas tika izplatīta visiem Mārupas iedzīvotājiem, izklāstot, kādas ir IKI ieceres un aicinot paskatīties objektīvi šo situāciju, ka jauns lielveikals tā ir vērtība un jums noteikti visticamāk viņu vajag. Mēs organizējām arī individuālas tikšanās ar pašiem mārupiešiem, rosinot viņus neklusēt, nākt uz sabiedrisko apspriešanu, un arī tajā brīdī, ja tu esi noslēdzies par šī te lielveikalu būvniecību, tad dari to zinām, kas, protams, ja ir izsludināta atkārtot publiskā apspriešana, ir ļoti svarīgi.
Mēs visus šī problēma jautājumu risināšanas laikā nodrošinājām arī mediju atbalstu. Galvenokārt orientējāmies uz biznesa presi, izklāstot šo situāciju, kādā ir nonācis uzņēmējs, ka jau iesākts projekts ir apturēts, un līdz ar to tiek ar katru dienu šie zaudējumi tikai pieaug. Līdz ar to mēs guvām visai lielu atbalstu ne tikai biznesa presē, bet arī nacionālajos mēdījos. Un mēs runājām ar pašiem domniekiem. Mēs organizējām atvērto diskusiju Mārupas pašvaldībā, kurā piedalījās Mārupas pašvaldība, arī šī pretējā puse, kas bija šie aktīvie iedzīvotāji un sauksim viņa opozīcija, un bija arī klients, lai acs pret aci varētu uzklausīt gan Mārupas iedzīvotāju ieteikumus, kas jāatzīst arī tika ņemti vērā un iekļaut arī nākamajos plānos. Mēs iepazīstinām ar tiem faktiem, kā uzlabot infrastruktūru un vēl citu vajadzīgo informāciju, kas attiecās uz šo IKI projektu celtniecību. Rezultāts bija tāds, ka visai drīz pēc šīs viedokļu apkopošanas, tas turpinājums ilga tajā visu to laiku, kamēr notika šī publiskā apspriešana, 2 minūtes, redzēju, mēs saņēmām atļauju turpināt iesāktos darbus, līdz ar to faktiski noteikti varam teikt, ka šis konflikts atrisinājās pozitīvi un IKI savu veikalu celtniecību turpināja. Jautājumi? Paldies! Tev visu laiku tas jautājums laiks stāvēja rezervē brīdī, kad es pateikšu 2 minūtes. Jā. Arī precīzi. Perfect. Questions, please. Žūrī pa priekšu. Labi, dāmām priekšroku pat žūrī to atzīst. Es iedošu mikrofonu. Nē, viss kārtībā. Tas ir super. Var jūs, ka cilvēki pāduši un tāda enerģiski. Jā, tātad jautājums gluži vienkārši. Vai veikala būvniecība šī brīža apstākļos ir pārtraukta? Veikala būvniecība tika turpināta pēc šīs projekta, un šobrīd ir atlikuši vēl iekšdarbi. Līdz ar to projekts tiek realizēts. No kurienes jums informācija par pārtraukšanu? Tas būtu tikai loģiski, ja? Labi. All right. Yes, please. You made a very good point in the beginning, which is that when elections are coming, it's very dangerous to be doing anything, because you can become that pawn in the middle. And as you all know, European elections are coming up, elections for the European Parliament, and once again, the issue of sleaze is certainly in the United Kingdom has come to the fore again, because that's about the only thing that people associate with the European Parliament, so they throw each other around. So that's a very good point. But my question relates, did you attempt to get any local people to be your champions? In other words, to lead on your behalf the contact with the members of the council, etc., etc.? Vai tāda, vietējo iedzīvotāju vidū bija arī tāda tikpat aktīva aizstāvi šai ideja kā pretinieki? Es noteikti varu teikt, ka jā, jo izveidojās visai liela arī atbalsta grupa šī veikala celtniecībai. Tur bija vairāk argumenti, un patiešām ļoti daudz cilvēki iestājās mūsu pusē, jo uz doto brīdi šajā Pierīgas rajonā ir tikai viens tirzniecības spēlētājs, un līdz ar to viņi saprot, ka jebkura jauna tirgus dalībnieka ienākšana būtu noteikti veselīga konkurence un arī draudzīgākas cenas. Un līdz ar to tas arī bija arguments, ko mēs izmantojām, un brīdī, kad notika šīs atvērtā diskusija domniekiem, opozīcijai un mums, tad es teiktu, ka mūsu atbalsta grupa bija tikpat laba. Bet jūs pielikāt savu roku, lai tādu izveidot? Teiksim tā, mēs to noteikti izdarījām, jo te ir atkal tas jautājums, ka tad, kad varu paklusēt, un es domāju, jāizies droši vien kaimiņš un nobalsos manā vietā, un rezultātā ir tā, ka neviens neatnāk, un beigās sanāk, ka tas otrs viedoklis neizskan, un tieši tāpēc mēs sapratām, ka, ja tu gribi runāt, tad nāc un runā. Mēs noteikti lauzām to, ka neklusējiet. Kā jūs to panācāt?
rīkojot individuāls tikšanās un apstaigājot arī šos te Mārupes iedzīvotājus.